Labdien! Pirmkārt, labdien studenti, labdien akadēmiskie spēki, nozares cilvēki. Jā, šodien nav vienkārši, un šī nedēļa manā galvā arī sākās diezgan interesanti, jo pirmās 2 dienas es pavadīju kopā ar armijas cilvēkiem, brīvprātīgiem. Pirmkārt, Latvijas zemesargiem, un otrkārt, Azov pulka cilvēkiem, komandieriem, vadītājiem. Un tas interesantākais, domājot par Azov brigādi, ir tā, ka vēl 10 gadu atpakaļ viņi bija pāris tūkstoši cilvēki. Viņi bija tiešām pietiekoši patriotiski noskaņoti, un daži viņi sāk pielīdzināt un cīnīties pret viņiem pat visā pasaules līmenī, ka tas ir ļaunuma spēks. Bet šodien šis ir lielākā brigāde. Viņi kopā ar visiem cilvēkiem piegājuši ķēdē, kas strādā uz Azov brigādi, ir 200 000 cilvēki. Visi brīvprātīgi. Tātad tas ir pamatspēks, kas aizstāv šodien Ukrainu, atrodas viskarstajos punktos un, godīgi sakot, izdara to grūtāko, lielāko darbu. Tā ir tā mīlestība pret savu valsti, pret to, ka var darīt vairāk. Un droši vien rezultāti arī ir, jo nepavēlti. Azov pulks šodien ir tik liels, un brigāde, un principā viens no vadošiem spēkiem. Arī tehnoloģija attīstības jautājumos. Ņemot vērā, ka tur ir brīvprātības principi, arī uzņēmēji ļoti daudz strādā ar šiem cilvēkiem, un šodien var redzēt, ka tieši caur šo pulku visvairāk attīstās tehnoloģijas. Un nepavēlti viņi ir Latvijā, jo Latvija arī ir spēcīgi tehnoloģiskie līderi, varbūt maz zinātnieku grupas vai maz uzņēmīgi cilvēku grupas, bet tie rezultāti ir pietiekoši labi. Vakardien arī bija interesanta diena. Vakarā es pat paspēju aiziet kopā ar bērniem pie Saeimas un arī pārdomāt dzīvi, kas ir svarīgi, kas nav, kas ir vērtības stāsti. Var jau radikalizēt šo jautājumu, bet patiesībā jau šī konvencija ir vērtības stāsts. Vai mēs piederam pie rietumu kultūras vai nepiedaram. Tik vienkārši. Mums ir jāšķirās, uz kur pusi mēs ejam. Bet tagad varbūt par mežu, un varbūt tās par mežu arī tā pavisam īsi. No šī slaida vienkārši gribēju paņemt vienu, kad mēs vēl joprojām Ukrainai dodam 2% no mūsu pievienotās vērtības, un šos 2% no pievienotās vērtības jūs varat salīdzināt ar to devumu, ko mēs dodam izglītībai, 1%. R&D jautājumos, tad zinātnē mēs dodam 1%, 2 mazāk nekā Ukrainai. Tā tas ir, jo šodien drošība ir pirmā vietā, un ir jāfinansē atbalsti. Mēs no parastiem atbalstiem mēs esam aizgājuši uz militāriem atbalstiem, uz tehnoloģiju attīstību atbalstiem, kas nonāk gal galā kā aizsardzības spēja Ukrainai un, protams, nākotnē arī mums. Par nozares devumu droši vien nav vērts runāt. Lielākā daļa noteiktos ciparu zina no galvas. Tas, kad ir patēriņa gals, kas liek mums priecāties, kad mūs mīl, koku mīl, būvē, tas ir skaidrs. Mēs esam tikuši nāves punktam pāri, arī Latvijā parādās ļoti sarežģīts būvs, daudz būvs. Jebkura šobrīd būvniecībā, arhitektūrā, tur, kur pasniedz balvas, koka projekti, koka izmantošanas stāsts, viņš ir ļoti liels, plašs un arī tiek novērtēts. Bet, protams, moderniem produktiem vajag pieeju resursiem. Un ilgspējīga zemes apsaimniekošana droši vien ir tas pamat politiskais jautājums, kur, diemžēl, mēs neesam atrisinājuši, un jāsaka studentiem, mēs esam centušies viņu risināt vairāk kā 10 gadus. Straujums kundze bija zemkopības ministrijā, kad tas jautājums tika pacelts, viņa bija premjerministra, tad tas jautājums tika pacelts ministra kabineta līmenī, bet kopš tā laika, diemžēl, tas jautājums nav atrisināts. Un droši vien ir saprotams, kāpēc. Tāpēc, ka kādam vajag šo kašķi, tas ir izdevīgi, bet nozarei noteikti tas nav izdevīgi. Nozara no tā cieš. Cieša reputācija, mums ir grūti sev pierādīt savu darbu par to, ka mēs patiesi daram ar mīlestību, ar nākotnes redzējumu un ilgspējīgi. Tā kā tas ir pietiekoši smags jautājums. Un tad, kad pieņēma lielos lēmumus Eiropā, mums likās vismaz atsevišķiem nozares līderiem ļoti labi. Beidzot būs šis zemes dalījums, ietvers. Tas, protams, bija domāts uz Eiropas Savienību, ne uz Latviju. Un līdz ar to nav jau zināms, cik tad mēs gal galā kā mēs veidosim savu politiku un kā mūsu sabiedrība pati nolēms darīt. Tas ir tas, kas mums būtu tomēr jāsolā droši vien šodien studentu priekšā, kad mēs to paši varam izdarīt.
bet ja mums neizdosies, tad jūs būsiet spiest to darīt. Agri vai vēl kāds būs spiests šo politiku realizēt un šo lāčādu sadalīt, tā lai zinu katru savu teritoriju, lai zinu šīs multifunkcionālās teritorijas un lai mēs viens otram palīdzētu un nevis traucētu. Pieminētā vārdu kailcirds. Daudz saka, vajag izņemt šo vārdu ārā no aprits. Es personīgi domāju, ka tieši otrādāk. Ja azavieši būtu izņēmuši savu vārdu azavu no sarunām, no visiem normatīvās vides dokumentiem, diez vai viņi šodien būtu 200,000 cilvēku. Neticu. Jāpastāv par savām vērtībām, ir jāpastāv par to un jāsauc lietas īstos vārdos. Tas ir tikai pareizi. Jā, ir definīcijas, kas ir normatīvā vidē, ir definīcijas, ko mēs nododam nākošām paaudzēm, mēs varam precizēt, mēs varam mainīt, bet jēgu mainīt mēs nevaram. Darbību gan mēs varam mainīt. Un patiesībā, ja salīdzinu šos padomu laikus un šodien, tad neapšaubām šīs dabas vērtības ir daudz sarežģītākas, daudz komplicētākas un sastopams mežā daudz, kā lai pasaka, precīzāk ietvarā pret konkrētiem sugām, pret konkrētām dzīvotnēm. Un galu galā tas rezultāts jau nav slikts. Tikai jautājums ir vēl joprojām, cik efektīvi mēs esam, kā prorektora kungs teica, un kādu labumu galu galā mēs dodam kopēji Latvijas tautsaimniecībai, ņemot vērā šo mežu konkrētos hektārus. Jā, šī noteikuma maiņa, kas notika varbūt tās 90. gadu vidū, ir novedusi pie tā, ka mums uzkrājās tik tiešām ļoti daudz koksnu, kas pūst. Atkal, droši vien, kad ir labi, kad mēs vērojam šo bioloģisko daudzveidību, vērojam dzīvotnes iespējas arī mazām sugām, kukaiņiem un daudz kam citam, neapšaubām. No tā ir ieguvēji. Jautājums ir, cik daudz mēs gribam audzēt un kā tas attīstīties nākotnē. Un varbūt jums, studenti, būtu vairāk jāspīdzina savu pasniedzēju un arī normatīvās vides rakstītāju zemkopības ministrijā un ne tikai, varbūt pat ministra kabinetā, un varbūt pat kopmītnēs runājot ar progresīviem cilvēkiem, kas mēģina aizstāvēt citas idejas un citu partiju pārstāvjiem, noskaidrot, kā tad viņi redz to nākotni, kādā mežā mēs iesim sēnes lasīt, kāda būs apkārtējā vide ap pilsētiem un ciematiem, ap ceļiem un kāda mēs izskatīsimies. Bet šobrīd ir skaidrs, malkas koks un kopumā pieaug, un šie jautājumi ir jāsāk uzdot, vai viņi pieaug strauji, vai viņi pieaugs vēl straujāk. Kas zina, varbūt, ka nākotnē būs vēl straujāk, ja mums paliek arvien vairāk veco mežu. Un te laikam tomēr par egli ir jārunā. Egļu audzes ļoti daudz tomēr tika stādīts padomu laikā, tie 60. gadi, tīpaši pēc vētrām, 70. gadi, 80. gadi. Un ja mēs skatāmies pēc platībām, šī, kā lai saka, labā barību bāze priekš citām sugām, viņa paliek arvien lielāka. Tie ir hektāri. Un hektāri būs divreiz vairāk pēc valdaudzes, egļu audzes. Jautājums ir, cik no tā aizies uz industriju un veidos pievienoto vērtības ceļu, cik paliks mežā, ko mēs spēsim izmantot, ko nespēsim izmantot. Pēdējais laiks pieņemt šos lēmumus. No tā droši vien makroekonomiskā skata punkta, jo, ja grib mainīt šos principus un dot iespēju meža īpašniekiem pašiem pieņemt lēmumus laikā, tad, kad tiešām vajag pieņemt lēmumus, tad, kad daudz vairs nedod savu briedumu, tad, principā, var sanākt tā, ka arī industrijai ir jābūt gatavai pieņemt šo materiālu. Tas, kad malks paliek vairāk, eglis iet bojā, noved pie tā, ka, protams, ir arī lielā plūsma, ka tiešām audzes iet bojā un tā malka paliek vairāk. Neskatoties uz to un necenšoties iedziļināties varbūt tās lietas kārtībā un būtībā, ļoti daudz sabiedrības locekļu uzskata, ka vienkārši kokrūpniecība ir švaka, nav uzkrājis kapitālu, neprot investēt, bet, ja tā pavisam godīgi, ko tad mēs varam darīt? Mums varētu būt tāds attīstības, es tā ļoti provokatīvu. Mēs varētu palūgt lietuviešiem aizliegt mežsaimniecību vispār, izveidot vienu lielu nacionālo parku un visu mēbeļu rūpniecību barotos no Latvijas resursiem. Principā iespējas tādas ir. Ja apmēram jau jaudas sakrīt. Otrs variants ir, ka mēs būvējam tikpat lielu mēbeļu rūpniecību Latvijā, resursu pietiek, dubultojam principā Baltijā mēbeļu ražošanu un arī esam labi. Arī tādas iespējas ir.
Tikai jāsaprot ir tas, ka lietuvieši droši vien grib savu vērtību un savus resursus izmantošanu, bet mums ir jāizdara savu mājas darbu. Lūk, līdz ar to droši vien, kad šie provokatīvie jautājumi būtu vien vairāk un skaļāk jāuzdod un jāsaprot, kādu ceļu mēs iesim. Bet šī nosacītā brīvības pieņemšana, lēmumu pieņemšanā brīvība meža īpašniekiem noteikti ir vajadzīga, jo tikai patiesi brīvi pieņemot lēmumu, kurā brīdī raži tiek novākti, mēs varam iegūt vislielāko efektu un arī nesapūdēt to. Un tur, laikam, lielākā daļa nozares cilvēku piekrist. Ja runā par šo veiktspēju, ilgspēju un drošību, tad piekrītot Liepas kungam, drošība šodien ir primāra. Un par to mums būtu jādomā daudz vairāk, mums ir jābūt daudz aktīvākiem. Un arī caur savu nozari ir jāpiedāvā platforma ne tikai, lai audzētu varbūt šo vērtību, lai audzētu kapitālu, naudas plūsmu un budžetu, bet iesaistoties noteikti arī valsts aizsardzības sistēmā. Mēs daudz ko varam darīt. Mūsu rokās ir teritorijas pārvaldība. Meža īpašnieki to ļoti labi zina, un Latvijas valsts meža jau ilgstoši droši vien par šiem jautājumiem domā, bet privātā mežsaimniecībā netik daudz. Ja šī resursu mobilizācija kaut ņemot vērā šo eglu notiktu, tik tiešām var ļoti viegli aprēķināt, ka ir iespējams pacelt tautsaimniecību, ir iespējams saražot pievienoto vērtību vairāk nekā 1 miljardu klāt plus īsā laikā, vajag šos politiskos lēmumus. Un gribu, galvenais jau ir griba, lai būtu pieņem šos politiskos lēmumus. Un mums visiem kopā es aicinu būt tik aktīviem, lai būtu šī griba. Jā, tas varbūt tās ir kabineti, jā, tie varbūt ir pat protesti. Un es atkal varu aicināt jauniešu, esiet aktīvi. Vakardien lielākā daļa jaunieši bija pie Saeimas. Tur nebija vecākā paudze, tie bija jauni cilvēki. Spēja pastāvēt uz vērtībām, uz ticību par savu nākotni un aiziet līdz Saeimai. Mēs, protams, varam kooperēties ar Ziemeļvalstīm, un tā nostāja ir ļoti līdzīga. Un to droši vien arī šobrīd nozara dara, par to droši vien arī varēs varbūt tās dzirdēt bišķi vairāk. Un visas valsts jau dara to pašu. Iet runa par resursu mobilizāciju, iet runa par resursu kvalitatīvu izlietojumu, iet runa par pievienotās vērtības radīšanu. Vienalga, vai tā ir Igaunija, Zviedrija vai Somija, visur ir vienādi. Mums nav jāizdomā ritenis. Mēs visi esam vienādi, mēs esam meža zemju lielvalstis, ziemeļvalstis, un noteikti mūsu politika ir jābūt diezgan sinhronai un vienādai. Lūk, tā kā mans aicinājums būtu būt drosmīgiem, runāt, nebaidīties skaļi runāt, provokatīvi runāt, uzdot jautājumus. Tik tiešām, mīļie studenti, esiet daudz aktīvāki un turpiniet savus pasniedzējus, turpiniet savus draugus, runājiet kopā, un kopā mēs varam izdarīt daudz, ja mēs varam parādīt to, ka mēs ticam savai nākotnē, ja mēs ticam saviem spēkiem un ja mēs kopā darbojamies. Mēs veidojam sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju. Paldies! Paldies, Biķa kungam. Ir jautājums no konferences dalībniekiem. Sakiet, lūdzu, kā varam motivēt uzņēmumus savus nopelnītos resursus novirzīt aizsardzībai? Izpratnē ar to, ka tā problēma ir pietiekoši liela. Es domāju, šodien pateikt, ka ģeopolitika mūs neskar, ir muļķīgi. Karš iet jau kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Krievijas doktrīna jau tika mainīta un tika palielināti spēki, lai veidotu ietekmi blakus valstīs. Tā skaitā Baltijā tika izveidots papildu institūts, kas pēta Baltijas sociālos procesus, kurā strādāja tanī laikā tika pieņemti darbā vairāk kā 300 cilvēki, lai analizētu informāciju, lai veidotu instrumentārijas un dotu, kā saka, priekšlikumus politikas veidotājiem Krievijā. Tas bija tanī dienā, kad parakstīja Latviju robežu līgumu ar Krieviju. Tātad šī cīņa ir bijusi visu laiku. Jautājums, vai mēs gribam to ieraudzīt, vai mēs negribam ieraudzīt. Šodien šis kiberkarš Eiropā notiek visā teritorijā. Jau līdz tādam līmenim, kad ir sākušās diversijas, mums ir arī katram uzņēmējam ir jādomā par savu drošību pirmām kārtām.
Nav jau nemaz tik grūti to degbumu ielikt kaut kur rūpnīcā, kādā vietā un nodedzināt tos krājumus. Es tā ļoti asi. Es domāju, ka mēs visi esam spiesti domāt un jādomā krietni vairāk. Paldies par atbildi. Paldies.